Tā kā viņš atbrauca, viņš bija tāds kautrīgs, kluss. Tas laiks tik ātri pagājis. Tāds jūt, ka tas gads ir bijis kā mēnesis. Viņš kā mācās no mums, bet tikpat ļoti arī interesanti mums ir, ka mēs varam kaut ko no viņa. Viņš mums tur ēdienus gatavoja, tur parādīja savu virtuvi vai ko tādu. Viņš man pārbaudīja vācu valodas mājas darbus. Tas bija labi. Man personīgi viņš bija arī ļoti labs sarunbiedrs. Man nav brālis normāli, bet šeit man ir 3 brāļi un tas bija ļoti interesants. To, ko tu pats ar acīm redzi, to tev neviens nevar atņemt. Tas ir tiešām interesanti iepazīt citu zemes, citus cilvēkus, saprast to pašu, ka mēs esam tādi paši kā visi. Un visi ir tādi paši kā mēs. Mums ir prieks, es domāju, ka viņš tagad uz mājām dodās tāds daudz brīvāks, daudz ko, piemēram, viņš nekad nebija bijis operā. Man liekas, ka tā ir arī tāda baigi skaļi skan, bet patriotismu izpausmi, tu iemīlini savā zemē. Pavisam cits cilvēks, kuru citi tautieši varbūt pat nemaz nezina, ka tāda zeme ir, ja baidās pat uz viņu atbraukt. Jā. Piemēram, es šobrīd skatos uz Vāciju, vāciešiem daudz savādāk. No tādēļ vien, ko es no viņa esmu iemācījies, nerunāju par puikām, kas jau tagad taisās, apmēram vasarā varētu aizlaist uz Hamburgu, pie Īlijāna ciemos. Es domāju, tas kolosāli, tiem bērniem viņi nav tādīs rāmjos, nav tādīs, nemocās ar kompleksiem, ka viņi var dzīvot. Tā ir dzīve.